Un šī sesija ļaus mums uzzināt, kā Latvijā tiek radīti jauni, videi draudzīgi materiāli, sākot no bērzatāas un beidzot ar micēliju, kas var aizstāt plastmasu un citus sintētiskus risinājumus. Un sesiju no bērzatāas līdz micēlija nākotnē sagatavojas Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, un to vadīs Jānis Rižikovs, doktors inženierzinātnēs, Valsts Koksnes ķīmijas institūtā biorafinēšanas laboratorijas vadītājs. Lūdzu, jūsu zelta minūtes. Paldies par lielisko ievadu. Mēs, protams, esam ļoti pateicīgi par šo iespēju izstāstīt mūsu stāstus, ko mēs darām gan Koksnes ķīmijas institūtā, gan arī mums būs industrijas pārstāvis. Un īsumā, ko mēs darām Koksnes ķīmijas institūtā, mēs nepētam tikai koku, mēs pētam arī dažādu veidu biomasu un kā no tās iegūt pēc iespējas vairāk vērtības un gan vērtības, gan vērtīgus produktus. Un mēs šobrīd stāstīsim divu veidu stāstus, varbūt tie ir sākumā atšķirīgi, bet beigās jau tie kopīgi, jo pa lielam tur ir iesaistīta biomasa. Viens būs par micēliju kompozītiem, un otrs būs par bērzatāras satasinājumiem, ar kuriem tad var aizvietot dažādus sintētiskus savienojumus un radīt ekoloģiskus produktus. Un, protams, mums noderēs rūpniecības viedoklis par to. Tātad iepazīstināšu es ar mūsu kolēģiem. Ilze Irbe, Mārtiņš Čančs un Aigars Pāži ir no Koksnes ķīmijas institūta, un, kā jau minēja, Māris Pulmanis, Latvijas Finieras valdes loceklis. Un kā pirmā mums stāstīs Ilze Irbe, celulozes laboratorijas vadošā pētniece, bioloģijas doktore, stāstīs, kā no sēnēm radīt materiālu. Lūdzu. Jā, paldies, Jāni, par stādīšanu priekšā. Micēlija kompozīts, tas ir mans prieks, mans lepnums, mans lolojums, emocionāli izsakoties, bet laikam šeit ar emocijām būs par maz, tādēļ nedaudz no praktiskās puses. Tātad, kas ir micēlija kompozīts? Kā rāda nosaukums, šis materiāls sastāv no divām sastāvdaļām, tātad micēlija un substrāta. Kā micēlijs nāk no sēnes, konkrēti mēs izmantojam raibo tauriņpiepi. Tā ir koks noārdoša sēne, kas ir sastopama Latvijas mežos, kur tā noārda koksni, un koksni noārda līdz ogliskābai gāzei un ūdenim. Tātad lielisks piemērs dabīgai vielu apritei. Šīs sēnes vienu no attīstības stadijām, kas ir micēlijs, mēs izmantojam laboratorijā, lai veidotu savus micēlija kompozītus. Micēlijs īsumā ir, teiksim, sēnes pamatstruktūru hīfu sakopojums, ļoti miljoniem tātad šūnu hīfu veido micēliju, un šim micēlijam ir vajadzīga barība, lai šis micēlijs varētu augt un attīstīties. Ja citiem vārdiem sakot, substrāts. Kā substrātus mēs arī izmantojam dabīgus materiālus, kas nāk no lauksaimniecības vai mežsaimniecības blakus produktiem vai atkritumiem, kā piemēram zāģu skaidas, kaņepes spaļus, salmus, kā arī slīputekļus, ko mums laipni piegādā Latvijas Finieras. Un tā pamatbūtība ir tā, ka šie substrāti ir vajadzīgi sēnes barībai. Tātad mēs savienojam šos abus komponentus kopā noteiktos apstākļos, laboratorijas apstākļos, un mums auga dzīvs materiāls. Micēlija kompozīts sākumā ir dzīvs, sēne aug, barojas no šī substrāta, un līdz noteiktai stadijai, kad tā ir cauraugusi šo substrātu, tā kā salīmējus kopā, tad mēs augstā temperatūrā šo dzīvo materiālu, kā saka, nogalinam, ja tā var teikt, inaktivējam sēnes darbību, citādi tā turpinātos, kā saka, mūžīgi. Un rezultātā mēs iegūstam kompozītu, esam radījuši vairākus prototipus laboratorijā, piemēram,
Šādi izskatās plātnes, micēlija kompozīta plātnes, kas kalpotu kā alternatīvā putuplastam, kā siltumizolācijas materiāls. Ir pierādījis arī laboratorijas pārbaudēs, ka ir konkurētspējīgs. Tad mēs esam izveidojuši prototipus tādu podiņiem, kur var gan šeit ir sēklu podiņi, teiksim, kur ieliek vienu sēklu. Šo materiālu tātad mēs varam ierakt zemē, kur tas sadalās un pat nodrošina augsni ar papildus barības vielām. Vēl ļoti svarīgi ir iepakojums, kā viens no veidiem, kur šis micēlija kompozīts ir izmantojams. Tātad mēs esam radījuši vairākus prototipus, kuru īpašības ir tiešām konkurētspējīgs ar plastmasas materiāliem, bet, kas ir galvenais, šis materiāls atšķirībā no plastmasas ir pilnībā biodegradējums, ierokot to augsnē vai kompostā. Dažu nedēļu laikā tas sadalās, tādā veidā pat bagātinot augsni. Laiks. Jā, un mēs esam saņēmuši par šiem materiāliem arī vairākas balvas, Latvijas iepakojuma asociācijas Grand Prix, Pasaules iepakojuma asociācijas uzvarētāja balva, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursa par sasniegumiem zinātnē pateicības rakstu. Tātad šis materiāls pilnībā atbilst bioekonomikas, cirkulārai bioekonomikai. Paldies! Paldies Ilzei par īso stāstiņu. Tagad mēs zinām, kas ir micēlijs, un mums bieži vien institūtā sākas pētījums ar to, vai tas vispār ir iespējams. Un ar šādu pašu domu sāka savu eksperimentu biorafinēšanas laboratorijas vadošais pētnieks doktors Mārtiņš Čančs par to, vai ir iespējams izaudzēt sērfa dēli no micēlija. Lūdzu. Labdien, klātesošiem! Mans stāsts būs mazliet atšķirīgs no Ilzes. Ilze stāstīja vairāk par to, kas notiek laboratorijā, un par stāstu, kā izveidot dažādus materiālus no šī micēlija. Tad mans stāsts vairāk būs par sadarbību ar dizaineri Lūkas Segliņu no Latvijas Mākslas akadēmijas, ar kuru sadarbojoties, mēs nonācām līdz tam, kad zinot šīs visas īpašības iestrādes, kas pateicoties Ilzei, kā šīs iestrādes varētu pārvērst kādā interesantā produktā. Un šis produkts būtu ļoti interesants produkts, tas ir sērfa dēlis, kuru mēs abi divi kopā un ar kolēģiem vēl citiem kopā izaudzējām. Mūsu puse vairāk bija tas, kad Lūkas konkrēti šis dizainers atnāca pie mums ar ideju, kad pasaulē aptuveni ir 27,000 šo dēļu katru gadu nevis paliek pāri, bet tiek vienkārši izmesti dabā, jo viņi saplīst, viņiem kaut kas notiek, un līdz ar to šis dēls vairāk nav lietojams. Tad mēs nonācām pie idejas, kad mums, zinot Ilzes zināšanas un mūsu uzņēmību, mēs nonācām līdz tam, kad mēs nolēmām, ka mēs šo dēli izaudzēsim. Izmantojot tātad, tā kā šeit ir arī Latvijas finieris, tad es varu pačukstēt, kad šajā dēlī karkas veido saplāksnis, plāns saplāksnis, kurš tiek izfrāzēts speciāli tā, lai tās sēnes ar tām hīfām, baltajām daļām izaugtu cauri, plus vēl tiek armēts ar kaņepju vai lina, teiksim, šīm šķiedrām, izveidots tāds tā kā siets, lai saturētu šo te visu kopā. Un nodrošināt noteiktu temperatūru un arī attiecīgas mitruma apstākļus, šī sēne ļoti labi aug. Šeit ir piemērs, kā mums notika pirmais eksperiments, kas nebija diezko veiksmīgs. Viņš bija pa vieglu, viņš bija trausls, tāpēc mums vajadzēja otru atkārtojumu, kad jau mēs nonācām līdz tam, kad mēs pietuvinājāmies rezultātam, kad jau dēlis izskatās pēc dēļa, un tiešām, es nezinu, vai šajā prezentācijā būs, bet viņš tiešām peld, cilvēks peldēja, bet vienīgā bēdīgā lieta ir tas, ka tieši tad, kad šis dēlis tika testēts jūrā, bija pilnīgs bezvējš. Kādā ziņā cilvēku var noturēt, un nonāca
līdz tam, kad savā ziņā šo te dēli audzējot ir jāmācās arī formēt to visu. Tas ir tā kā tāda neliela skulptūra. Kas ir lielākais iegūms šim te micēliem, ka no viņa var veidot principā jebkuru formu, kur jūs iztēloties, kur jūs spējat viņu aizpildīt, un attiecīgi no tā, cik jūs daudz viņu iestrādājat, gala rezultātā jūs varat viņu dabūt mazāk blīvu, bet kas ir svarīgākais, kad principā jūs varat arī taisīt gaismekļus, jūs varat taisīt, kā jau teicu, izolācijas plāksnes, jūs varat principā radīt jebko, ko jums ierobežojušais noteikti ir jūsu iztēle. Šis ir tāds spilgts piemērs, kad īstenībā zinātne satiekās ar dizainu un ir iespējams principā radīt jebko. Un pie mums institūtā šis nav pirmais gadījums, kad cilvēks atnāk ar ideju un mēs viņu apaudzējam līdz tādam gatavam produktam. Un plus vēl, protams, ir milzīgs ieguldījums no mūsu puses, kad mēs jebkuru šo te problēmu, kas rodās, mēs spējam inženiertehniski atrisināt. Un, protams, paldies lētākai elektronikai un vadības sistēmām, ko iespējams nopirkt un īstenībā izpausties ļoti radoši. Tāpēc, šis ir stāsts kā dizains, jebkura ideja, ar kuru jūs atnāksiet pie mums, visdrīzāk mēs spējam to realizēt. Paldies! Paldies liels Mārtiņam, kas nobeidz stāstu par sēņu micēliju. Tas ir radīts dzīvā procesā. Sēņu micēlijas kā dzīva būtne ir radījusi materiālu. Tagad mēs pārējām nākamajā procesā, kur pārstrādāsim bērnu stāsi un pastāstīsim par to, cik lielisks izēja materiāls tad ir šī bērnu stāsts un kāda lieliska savienojuma tajā ir iekšā. Un kā pirmo lūkšu pastāstīt Aigaru par betulīnu. Aigars Pāže, biorafinēšanas laboratorijas vadošais pētnieks, inženierzinātņu doktors. Lūdzu, pastāsti, kā no bērnu stāsta var iegūt ne tikai dziedējošas vielas, bet arī radīt jaunus priekšnoteikumus kosmētikā. Lūdzu. Paldies, Jāni. Tā ir dzīvē sanācis, kad mans zinātniskās intereses un vairāki vadītie projekti Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā ir saistījušies ar bērza mizu. Precīzāk ar bērza tāsi. Bērza tās pēc savas ķīmiskās uzbūves ir ļoti unikāls dabas materiāls, kas pamatā sastāv no diviem komponentiem, viens no kuriem ir fantastiski multifunkcionālās bērza tās ekstraktvielas. Bērza tās ekstraktvielas tātad ir unikāls ar to, ka lielāko daļu no tām sastāda individuāls ķīmisks savienojums, kuru sauc par betulīnu, un tieši daļ tātad ir bērza stumbri ir balti. Tātad, vēsturiski ir bijis tā, ka, varbūt es vēl pateikšu to, ka betulīnam un tas, kas tur ir iekšā tām ekstraktvielām, piemīt ļoti plašs dažādu īpašību kopums, kas ir ļoti vērtīgas. Tātad viņām ir gan emulgātora, gan antioksidanti, gan konservanti, gan arī liels plašs spektrs ar dažādām bioloģiskajām aktivitātēm. Viena no kurām ir ādas brūces dziedējošā iedarbība, kas ļoti vērtīga un tātad starptautiski un klīniski apstiprināta. Vēsturiski ir bijis tā, ka Latvijas finieri lielos daudzumos ir uzkrājusies bērza tās, un viņi pārsvarā ir iepriekš viņu dedzinājuši tātad siltumenerģijas vajadzībām. Bet, rakstot pirms vairākiem gadiem savu disertācijas darbu, es pamanīju šai te izēvielai daudz lielāku pievienoto vērtību, un pakāpeniski man ir radās tāda misijas sajūta, kad ir nepieciešams labot šo vēsturisko netaisnību kaut kādā ziņā un tā teikt, darīt kaut ko lietas labā. Jo bija tā metaforiski izsakoties tā sajūta, ka Latvijas finieris dedzina naudu vienkārši tajā brīdī. Tad aizsākās šis stāsts, kur es gāju pie Jāņa, sava kolēģa, un tad, lai mēs tā teikt, ko mēs varētu darīt, kā mēs varētu Latvijā uzsākt šī te lieliskā produkta ražošanu. Un tā mēs nonācām līdz biznesa inkubatoram. No šī inkubatora tātad ar biznesa plānu devāmies uzreiz pie akciju sabiedrības Latvijas finieris pārstāvjiem. Nebija viegli, nebija ar pirmo reizi, tur bija vairāki piegājieni, bet beigās 2016. gadā mums beidzot bija pirmais kopīgais projekts, un tālāk vairāku secīgu projektu gaitā sadarbojamies lieliski joprojām.
Tātad mums ir daudz, kas interesants izdevies, pateicoties Latvijas finierim mūsu pārdrošākās idejas ir realizējušās dzīvē, un vislabākais iemiesojums šīm idejām ir betulīna sausā pulvera ražotne, kas ir atvērusies salīdzinoši nesen, un tur tātad šī te ir viena no tādām unikālākajām ražotnēm Baltijā, es teikšu tā. Ar to mēs tātad neaprobežojamies ar šiem te panākumiem un darbojamies tālāk, meklējam jaunus pielietojumus šīm te betulīnam, bērstās ekstraktvielām, un šobrīd esam apstājušies tieši kosmētikas nozarē un precīzāk uz kosmētikas krēmiem. Un, šobrīd sadarbojoties diviem lieliskiem partneriem akciju sabiedrībai Latvijas finieris un kosmētikas ražotājiem Labrains, mēs esam šobrīd mūsu biorafinēšanas laboratorija ir uzsākusi tātad ERAF zinātnisko projektu, kura ietvaros mums ir mērķis izstrādāt jaunas kosmētiskās izēvielas un kosmētikas produktus. Mērķis tātad ir aizvietot tātad sintētiskos, klasiskos un bieži vien cilvēkam kaitīgos tātad emulgators ar dabīgo ekoloģisko bērstās ekstraktvielu alternatīvu. Mēs esam atklājuši, kā vienkārši efektīvi un lēti pārstrādāt šīs te bērstās ekstraktvielas ļoti sīkās daļiņās, kuras ir perfekti piemērotas kā emulgators tātad kosmētikas produktu radīšanai. Jā, un tad, īsumā, tā teikt, mēs te sadarbojamies un nākotnē mēs gribētu turpināt gan farmācijas jomā, gan arī, tā teikt, pārtikā. Jā, laiks spiež, gribētos jau vairāk parunāt, bet, tas tā īsumā. Jā, paldies. Paldies, Aigaram. Prezentācija jau iegāja manā tēmā, ar ko es gribēju stāstīt par subrīnskābēm, kas tad ir otrs savienojums, kas ir bērstāsī. Tās ir subrīnskābes, tas ir tāds polimēra veida savienojums, kas nodrošina bērzam aizsardzību pret ārējiem apstākļiem un temperatūru. Mēs nedaudz kopējam šīs subrīnskābju tās no dabas funkcionalitāti un radam savus nākotnes produktus, skatoties, kā to dara daba, jo daba aizsargā koku bērza tāsī. Mēs ņemam subrīnskābes, kas ir hidrofobas, elastīgas, aizsargā pret mitrumu. Mēs tās pārstrādājam un pārstrādājam dažādos polimēra veida izēju materiālos, kas ir dabīgi un var aizvietot sintētiskos savienojumus. Un viens no tiem un viens no visveiksmīgākajiem ir saistviela, ekoloģiskā saistviela, kur izmantot gan koskai, gan saplākšņā līmēšanai. Bet tieši saplākšu līmēšanai mums ir izdevies panākt 100% dabīgu saistvielu. Un nākamais, vissvarīgākais ir tas, ka to var saprasēt pie standarta presēšanas apstākļiem, kas ir trūkums citām dabīgajām saistvielām. Jo mēs, protams, neesam vienīgie pasaulē, kas izdomājuši dabīgu saistvielu, bet daudzām, vai pat es teiktu, visām dabīgajām saistvielām ir 3 trūkumi. Vai tās nenodrošina mitrumizturību, vai tām ir klātas sintētiskās piedevas, vai arī vajadzīga ļoti augsta temperatūra, lai tā darbotos kā saistviela. Mēs šo izstrādājot un attīstot, un šobrīd kopā ar Latvijas finieri, mēs pirms 5 gadiem veicām komercializācijas projektu, pabeidzām, kurā tad tas beidzās ar to, ka mēs patentējām produktu, mēs pārdevām licenci, un uzmaniet, ka mēs pārdevām Latvijas finierim, par ko mēs ļoti priecājāmies, ka mums ir ražotājs, kas tālāk ir gatavs turpināt mūsu idejas, un tas ir pats galvenais zinātniekam, kas attīst tehnoloģijas, ka to var atrast ražotājs, kurš ir gatavs ar tevi sadarboties un tālāk radīt šīs idejas līdz realitātei, kur mums zinātniekiem ne mums naudas, ne iespējas to izdarīt. Tādēļ mēs esam ļoti pateicīgi par šo, un tas, lai arī liekas, ka mēs esam tikuši jau tik tālu, ka šajā kopīgajā projektā, kad mēs esam ieguvuši ne tikai laboratorijas apstākļa paraugus, bet arī jau ražotnē esam pamēģinājuši uz industriālas uzklāšanas iekārtas iegūt paraugus, un esam ieguvuši arī liela izmēra paraugus, kuriem, kā par brīnumu, pozitīvu brīnumu īpašības ir vai tādas pašas vai pat labākas kā laboratorijas paraugos, un kas tad var būt labāk zinātniekam, kur iesākās šis fenomens, ka mērogojot tehnoloģiju, šis īpašības produktam paliek labākas un labākas. Lai arī liekas, ka mēs jau esam tālu tikuši, tomēr tur ir tāls ceļš ejams,
jo šobrīd tikai testējam, kā tas darbojas lielākā mērogā, taču kur ir tikts tālāk, Latvijas Finieris ir ticis tālāk ar sveķu ražotni Boldrājā, kurā viena fosilā komponenta sveķos fenols tiek aizvietota ar lignīnu, kas arī ir koksnes blakus produkts. Un šī rūpnīca šobrīd noteikti ir pirmā pasaulē vienīgā, kas radīs videi draudzīgākus sveķus. Un mums ir liels gods būt sadarbības partneri šajā projektā. Tas ir Viabon projekts, kurā Latvijas Finieris ir koordinators un idejas autors. Un mēs, kā Koks ķīmijas institūts, dodam šīs zināšanas lignīna un sveķu analīzē. Un tad mēs ceram, ka izdosies mums kopā radīt, jums izdosies galvenokārt, un mēs par to priecāsimies. Tādēļ lēnām mēs varam pāriet pie nākamā runātāja, iedot, kā tad izskatās šī aprites ekonomikas jēdziens no ražotāja puses. Vai tas sakrīt tāds pats, kā mēs zinātnieki esam iedomājušies, kādam tam būtu jābūt. Lūdzu, Māris Būmenis, Latvijas Finiera valdes loceklis, sniedz savu viedokli. Paldies par doto vārdu un paldies, ka uzaicinājāt man uz šo pasākumu. Jā, man Latvijas Finiera vārdi pieminēja ļoti daudz, un mēs esam pateicīgi Koksnes ķīmijas institūtam pirmkārtām, tāpēc, kad bez zinātnieku deksmes un viņu ieinteresētības noteikti nebūtu radušies tie projekti, par kuriem mēs runājam, bet ja par Latvijas Finieru mēs esam pēc DNS mēs esam ražošanas uzņēmums. Un par aprit mums jādomā ir ikdienā. Tāpēc, un mēs esam koksnes pārstrādes uzņēmums, un, protams, visiem ražotājiem vairāk vai mazāk ir pamatprodukts un ir blakus produkti vai atkritumi. Un tad tas mūsu tāds pamatu uzdevums ir, un misija, ko mēs redzam, ir maksimāli efektīvi izmantot šo resursu, kur mēs saņemam koku, iegūstot maksimāli daudz pamata produktu un iespējami maz blakus produktu. Taču, ja arī tie blakus produkti rodās, tad mēs meklējam viņu tā saucamo downstream, lai mēs varam viņus izmantot. Tad mums rodas pamatprodukts saplāksnes, un tad mums rodās koksnes šķeldes, kurā mēs to pielietojam. Esam atraduši, tās ir dažādi veidi cita veida koksnes plātnes, vai celulozes ražošana, kur aiziet šie blakus produkti, bet kā jau Aigars minēja, ir miza, kurai mums nebija tas saucamais downstreams, ja viņš bija tikai kā enerģētisks materiāls. Un faktiski šī projekta rezultātā, vai šī sadarbības rezultātā no 2016. gada, tā ir, mēs 22. gadā atvērām pilotu ražotni, kurā šobrīd mēs ražojam bērzstārs ekstraktu. Šobrīd jau tālāk attīstam oleogēlu, tas ir kosmētika, tas ir garš ceļš, bet ko es gribēju pieminēt, ka šie ceļi nav vienkārši. Tad atkal tas ir pamatprodukts, ir ekstrakts vai oleogēls, bet rodās atkal blakus produkti. Un tas blakus produkts bija suberīns, un bija nākamais izaicinājums, ko tad ar to suberīnu iesākt. Un tad radās nākamais projekts, šīs suberīna līmvielas radīšana, un pagājuši 3 gadi, ja nemaldos, apmēram, un mēs esam tiešām nonākuši līdz pirmajiem paraugiem. Ir kosmosa ceļš vēl tālāk, lai aiziet līdz industriālam pielietojumam, bet mēs tajā virzienā strādājam, tas prasa gan resursus, gan zināšanas. Un tas ir tas izaicinājums vispār bioproduktiem kā tādiem. Viņiem trūkst kaskādes. Šis ir tas kaskādes princips, ka no katra produkta, blakus produktam ir jārada šis te pielietojums. Ja naftas gāzes produktiem šī kaskāde 150 gadu veida, tas gaitā ir izveidojusies, tad šiem produktiem vēl nav. Un tas ir izaicinājums, tas maksā naudu, un tas ir, ar dažādu veidu programmām jāveicina. Latvijā tādas ir, paldies. Paldies Eiropas fondiem, paldies šim te līdzfinansējumam, ar kur ir, zinām mērā, atbalstot, mēs varam iet šai virzienā. Pieminētais lignīns. Tā ir tā jaunā rūpnīca, par ko Jānis stāstīja. 50 miljonu investīciju līmvielas ražošanai, kurā fosīlais fenols tiek aizstāts ar lignīnu, un ir 2 veidi, kā šo lignīnu iegūst. Lignīns būtībā ir koksnes šūnu sieniņas,
ko celulozes ražošanas procesā šīs lignīnas no koksnes masas tiek izdalīts ārā, un viņš bija, vēsturiski bija atkritums, viņi dedzināja. Tad ir uzņēmumi, kuri ir uzdrīkstējušies ne Latvijā, bet ārpus Latvijas, kuri ir attīstījuši tehnoloģiju, lai šo lignīnu izdalītu ārā, pulvera veidā, un līdz ar to mēs līmējam savu saplāksni ar citu ražotāju blakus produktiem, jeb atkritumiem. Un iegūstam produktu principā tādu pašu, kāds viņš bija ar fosīlo fenolu. Otrs veids ir biorafinēšana. Esiet droši vien dzirdējuši, biorafinēšana tas ir koksnes, ja biomasas sadalīšana reizinātājos. Celulozē, hemicelulozē un lignīnā tas ir otrs veids, kā iegūt šo te lignīnu. Mums vēl ir, kaut kas vēl ir. Un mēs esam arī tie, kuri ļoti motivē un veicina būvēt no koka. Kāpēc no koka? Tāpēc, ka tas ir atjaunojams vietējais resurss, un pēc tam viņš ir viegli pārstrādājams. Tad šobrīd Latvijā varbūt šī depozīta sistēma nav ļoti attīstīta, bet Eiropā viņa ir ļoti attīstīta, un diemžēl Latvijā lieli ražotāji, kā skaita plātņu OSB ražotājs Kronošpan, Austrijas uzņēmums, viņš kuģiem ved iekšā šo te otrreizējo koksni no Vācijas vai no Holandas, bet Latvijas resursus viņš principā neizmanto. Tāpēc mēs aicinām būvēt ēkas no koka, izmantojot koku. Un pēdējais stāsts, ko es gribēju teikt, tad, runājot par koksni, tā pārliecība ir, ka tas koksnes renesanses laiks ir pienācis. Tad šie te stabilie tirgi ir tur, kur mēs šobrīd esam. Tās ir dažādi veidi koksnes līmētie materiāli, celulozes, protams, enerģētiskā koksne. Un mēs ar savu bērstāsu, Kokavāra ķīmijas institūta attīstīto bērstāsu ekstraktu un oleogailu esam šīs piramīdas augšgalā. Ja mēs par saplāksni, tad vidējā tonnas cena ir apmēram 1000 eiro, tad par šo tie ir 50,000 eiro, tā vērtība. Bet, protams, jautājums ir par tirgu, tas ir vēl attīstības stadijā, un vispār šī zona, kas saistās ar ķīmisko pārstrādi, nav rozā briļu, tur ir tehnoloģijas viņš šobrīd ir dārgas, tie produkti ir pieejami, bet tur vēl ir ceļš ejams, lai viņi būtu komerciāli pieejami, vai mēs, kā patērētāji, būtu spējīgi par to maksāt. Paldies! Izcili. Tiešām sirsnīgs paldies par iedvesmojošo noslēgumu sesiju, un es īstumā visus apsveicu, kad šī diena, man liekas, ļoti vērtīgi aizvadīta, un man tiešām liels prieks, kad top jauni risinājumi, un kad licences ir iegūst vietējie uzņēmumi, tas viss attīstās tirgū. Tā kā sirsnīgs paldies Jānim, Ilzei, Aigaram, Mārim un Mārtiņam. Paldies jums liels par iedvesmojošo sesiju!